Hei, mans vārds ir Gunita Leksīns-Kroterēna, un šodien mēs tiekamies apaļā 88. rubrikas Darīt ir radīt, ja nejaušību nav sērijā. Sava raidījuma grāmatzīme viesiem es dažkārt jautāju, vai viņiem ir kāda grāmata, kur mainījusi viņa dzīvi vai uzskatus. Man pašai ir vismaz viena tāda grāmata, un tā ir 90. gados lasītā Eleonoras Porteres Polianna un Polianna jau liela. Pēc šīs grāmatas izlasīšanas es pieņēmu tādu apzinātu lēmumu turpināt Poliannas priecāšanās spēli. Tas nozīmē ikvienā situācijā, jo sevišķi tajās sliktajās, bēdīgajās, meklēt kaut ko, par ko priecāties. Piemēram, aizgāju pie ārsta, nosēdēju 2 stundas rindā, ārstu izsauc uz operāciju, un es pie vizītes netiku. Par ko priecāties? Kaut vai par to, ka man bija 2 stundas brīva laika sev, ko veltīt, piemēram, lasīšanai, jo es bieži vien, ejot uz šādiem pasākumiem, proti zinot tur, kur man būs jāgaida, paņem līdzi grāmatu. Un tas ļoti sasaucas ar nesen TikTokā redzēto kādu psiholoģis teikto par to, ka es arī tam ticu, ka mēs kā dvēseles nākam šajā pasaulē ar konkrētu uzdevumu, un viņa teica uz visām situācijām, jo sevišķi sliktajām, bēdīgajām, skumjajām, traģiskajām, paskatīties no tāda rakursa, kāpēc tas ir labi man. Un tad, kad tu atrodi šo labo, kas ir priecīgs bēdīgajā, tad tu esi nomainījis savu fokusu uz negatīvo, uz pozitīvo, un vari paskatīties pasaulē ar gaišāku skatu. Un tā kā jau rīt ir Ziemassvētki, tad vēlos jums novēlēt savu mīļāko Ziemassvētku novēlējumu, lai miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts, lai tā arī būtu, lai jums maģiski Ziemassvētki, lai notiek brīnumi un tiekamies pēc svētkiem. Čau, čau!